Lai žēlastība jums un miers no Dieva mūsu Tēva un no mūsu Kunga un Pestītāja Jēzus Kristus. Āmen. Šajā dienā mēs pārdomāsim Dieva vārdus no Jāņa evaņģēlija 14. nodaļas. Jēzus saka: ja jūs mani mīlat, turiet manus baušļus, un es lūgšu Tēvu, un viņš jums dos citu aizstāvi, lai tas būtu pie jums mūžīgi. Patiesības garu, ko pasaule nevar saņemt, jo tā to nedz redz, nedz pazīst. Bet jūs to pazīstat, jo tas pie jums paliek un būs jūsos. Es neatstāšu jūs bāriņus, es nākšu pie jums. Vēl mazliet, un pasaule mani vairs neredzēs, bet jūs mani redzēsiet, jo es dzīvoju, un arī jūs dzīvosiet. Tajā dienā jūs atzīsiet, ka es esmu Tēvā un jūs manī, un es jūsos. Kam ir mani baušļi un kas tos tur, tas mani mīl. Bet kas mani mīl, to mīlēs mans Tēvs, un es to mīlēšu un tam atklāšos. Āmen. Mīļais Kungs, Jēzu Kristu, patiesi, pie kā, Kungs, mēs iesim, pie Tevis ir dzīvības vārdi. Nāc arī šajā brīdī pie katra no mums un stiprini mūs ar Tavu vārdu patiesību, jo Tavs vārds ir un paliek mūžīga patiesība un dzīvība. Āmen. Reiz kāds jauns mācītājs pie kāda pieredzējuša kolēģa uzsāka savu prakses gadu. Jaunais mācītājs pēc teoloģijas studijām sāka sacīt savus pirmos sprediķus. Viņa mentors pēc dievkalpojuma reizes sacīja: tavi sprediķi ir labi, bet tie ir pārāk teoloģiski. Mēģina atrast veidu, kā uzrunāt draudzi, nelietojot dziļu teoloģiju. Tad jaunais mācītājs paņēma rokās vienprātības grāmatu mūsu luteriskās ticības apliecības un sāka to uzmanīgi pārlasīt. Viņš ievēroja vienu vārdu, kas ļoti bieži mūsu ticības apliecībās atkārtojās. Un tas ir vārds mierinājums. Viņš ieraudzīja šo svarīgo vārdu un sāka pielietot to savā sludināšanā, un viņa sprediķa valoda uzlabojās. Es vēlos arī jums kā piemēru nolasīt pāris citātus no mūsu ticības apliecībām. Kad mūsu ticības tēvi, piemēram, runāja par grēku piedošanas svētību, tad tie rakstīja: tad no grēku piedošanas pasludinājums ir jāsaņem ticībā, lai tā iedrošinātu un mierinātu izbiedēto sirdsapziņu. Bet mūsu mācība, kā mēs ceram, ir dievbijīgiem prātiem viegli saprotama un nesīs izbiedētām sirdsapziņām dievbijīgu un dziedinošu mierinājumu. Un tad kādā citā vietā par svēto vakarēdienu rakstot un mācot, ticības tēvi saka: ļaudis tiek arī mācīti par sakramenta lielo vērtību un tā lietošanu, un to, cik daudz mierinājumu tas nes izbiedētām sirdsapziņām, lai tās mācās ticēt Dievam un izlūgties no viņa visu labo. Izlūgties no Dieva visu labo. To mēs arī kopīgajā lūgšanā pirms svēto rakstu lasījumiem šodien darījām. Mēs lūdzām: Dievs, no kura nāk viss labums, paklausi mūsu lūgšanas, lai Tevis mudināti domājam, kas patiesi un Tevis vadīti savā dzīvē to piepildām. Brīnišķīga lūgšana, kurā mēs lūdzam pēc tām vislabākajām lietām savai dzīvei, kuras spēj dot vienīgi Dievs, jo no viņa nāk viss labums. Un šajā labuma pārbagātībā mēs atrodam sev tik ļoti nepieciešamo mierinājumu.
Bet Dieva dots mierinājums nekarājas kaut kur gaisā. Tas ir meklējams viņa vārdos, kas tālāk mūs pieved pie viņa mīļā dēla Jēzus. Viņš ir mūsu miers, mierinājums un patvērums. Un viņš arī uz mums šodien saka, ja jūs mani mīlat, turiet manus baušļus. Ja jūs mani mīlat, turiet manus baušļus. Šis mazais, bet tik ļoti svarīgais vārdiņš, ja, tas novelk svītru un jautā, kurā pusē tu esi. Tu esi ar Kristu, vai arī esi bez viņa. Tu esi kristietis, vai arī tāds neesi. Vārdiņš, ja, neuztaisa pelēko zonu, kurā kāds varētu paslēpties un sacīt, ka es jau Dievam ticu, ar mani viss ir kārtībā. Šeit mūsu kungs Jēzus runā ļoti precīzi. Viņš ielūkojas dziļi mūsu sirdīs un saka, ja tu mani mīli, turi manus baušļus. Un ievērosim, viņš šeit nelietot to daudzkārt izstēpīto vārdu ticību. Ja tu man tici, tad turi manus baušļus. Nē, šeit ir tas, ko es bieži mēdzu atgādināt, ka Dievs mums neprasa, vai tu man tici. Viņš prasa, vai tu mani mīli. Ja tu esi kristietis, vai tu esi Kristus mīlētājs. Vai tu esi gatavs viņa dēļ atdot visu, kas tev ir, ieskaitot savu dzīvību. Šis jautājums ir tieši kā prožektora stars un izgaismo patiesību, ka ceļš uz mūžīgo dzīvību nav platais ceļš, kur daudzi saka, es jau Dievam ticu, esmu kristīts, iesvētīts, baznīcā laulāts. Jautājums par mīlestību, nevis ticību, mūs ieved šaurajā ceļā, kur mums, kas vēlamies Kristum sekot, dažkārt nākas smagi nopūsties un sacīt, Kungs Jēzu, mana mīlestība pret tevi vēl ir tik vāja. Jā, protams, kungs, es tev ticu, bet mana mīlestība pret tevi ir kā dziestoša dakts un ielausta niedre. Bet ar šo mazumiņu jau arī pietiek. Jo kā par Jēzu ir sacīts, ka ielūzušu niedri viņš nenolauzīs un kvēlojošu dakti viņš neizdzēsīs, jo viņš jau no mums neprasa neko tādu, ko viņš pats arī nedāvinātu. Un te mēs atkal nonākam pie šī svarīgā vārdiņa mierinājums. Mūsu Dievs ir tāds Dievs, ka viņš no mums neprasa, nekad neprasa neko tādu, ko viņš pats mums nedāvinātu. Viņš neprasa, lai ielausta niedre pati iztaisnojas un izdziedinās. Viņš neprasa, lai kvēlojuši dakts pati iedegtos ar spožu liesmu. Viņš pats mums katram dāvā iespēju pieaugt ticībā un mīlestībā. Tieši tāpēc arī tālāk Jēzus saka, ja jūs mani mīlat, tad turiet manus baušļus. Bet te nav runa par 10 baušļiem, bet gan par Kristus mācību un viņa novēlējumiem. Un kas tad tie ir? Kas ir paši galvenie Kristus novēlējumi, jeb viņa pavēles? Evaņģēliju, jeb grēku piedošanas vēsti sludināt, tajā dzīvot un svēto vakarēdienu baudīt. Ja esam kristieši, tad jau nekas daudz no mums netiek prasīts, kā vien palikt pie Kristus dotajām dāvanām viņa vārdos un svētajos sakramentos. Un šeit, kā kāds ir sacījis, jau neviens jau nav tik vājš, lai nespētu saņemt. Ja tu apzinies, ka tava ticība vēl ir vāja, nāc un saņem mierinājumu un stiprinājumu. Ja tu apzinies, ka tava mīlestība uz Jēzu vēl ir vāja, tad nāc un saņem mierinājumu un stiprinājumu.
saņem caur viņa vārdiem un svēto vakarēdienu šīs svētīgās dāvanas. Ja tu mīli Jēzu, nāc un saņem un priecājies par viņa dāvanām. Ja tu gribi Jēzu iepazīt un iemīlēt vairāk, tad nāc un saņem viņa dāvanas. Saņem viņu pašu viņa vārdos un svētajā vakarēdienā. Un tad tālāk Jēzus saka: un es lūgšu Tēvu, un viņš dos jums citu aizstāvi, lai tas būtu pie jums mūžīgi, patiesības garu, ko pasaule nevar saņemt, jo tā to nedz redz, nedz pazīst. Šajā vietā mums vajadzētu ieraudzīt to, ka svētā gara, mūsu aizstāvja, patiesības gara došana ir saistīta ar Kristus novēlējumiem. Vispirms Jēzus sacīja: turiet manus baušļus, manus novēlējumus. Un tad tūdaļ saka: un es lūgšu Tēvu, un viņš jums dos aizstāvi, patiesības garu. Šī ir patiesība, pie kuras mēs turamies, kad Dievs savu svēto garu mums dāvā caur saviem vārdiem un sakramentiem. Un mūsu ticības tēvs Luters pasaka to vēl tiešāk un skaidrāk. Viņš saka: viss, kas ārpus Dieva vārdiem un sakramentiem tiek daudzināts par svēto garu, ir pats velns. Tātad, ja vēlamies saņemt mierinājumu un mierinātāju, patiesības garu, mums ir jāpaliek pie Kristus vārdiem un sakramentiem. Bet šeit es vēlos vēl apstāties pie Jēzus vārdiem, ka Tēvs mums dos citu aizstāvi. Ja citu aizstāvi, tad tas jau neizslēdz Jēzu pašu. Arī Jēzus ir mūsu aizstāvis un mierinātājs. Dieva gars ir mūsu aizstāvis un mierinātājs, un Jēzus ir mūsu aizstāvis un mierinātājs. Kad pārdomāju šo patiesību, man prātā nāca šāda līdzība, ka mēs kā Dieva bērni sēžam Dievam Tēvam klēpī, bet mums abās pusēs stāv mūsu lielie mierinātāji un aizstāvi Jēzus un Svētais Gars. Lūk, šādu līdzību mums vajadzētu turēt prātā un savā sirdī. Jēzus nosauc Svēto Garu par aizstāvi. Šī vārda nozīme ir plaša, bet man pašām vislabāk patīk skaidrojums, ka aizstāvis spēj par mums iestāties tāpēc, ka viņš mums ir blakus un pazīst visas mūsu dzīves situācijas, kurās mēs esam. Šo patiesību izsaka apostols Pāvils vēstulē romiešiem. Viņš raksta: tā arī gars nāk palīgā mūsu nespēkam, jo mēs nezinām, kas un kā mums jālūdz, bet gars pats mūs aizstāv ar bezvārdu nopūtām. Un tas, kas izpēta sirdis, zina, kas garam padomā, tādēļ, ka gars pēc Dieva prāta iestājas par svētajiem. Šeit atkal gaismā izlaužas vārds mierinājums. Tu varbūt kādā dzīves situācijā jūties tik smagi, un viss tavā dzīvē šķiet sabrucis un tik lielā sajukumā, ka pat lūkšanai nav spēka un īstie vārdi nerodas. Bet tad mums ir jāatceras, ka mēs neesam vieni. Mums ir aizstāvis, patiesības gars, kas nāk palīgā mūsu nespēkam. Viņš ir mums blakus, patiesībā vēl tuvāk, viņš ir mūsos. Viņš pazīst visu to situāciju, kur mēs esam, un tāpēc Dieva Tēva priekšā viņš pats mūs aizstāv ar bezvārdu nopūtām. Un tad ir sacīts, ka tas, kas izpēta sirdi, zina, ka šim aizstāvim garam ir padomā, tādēļ, ka gars pēc paša Dieva Tēva prāta iestājas par svētajiem. Par mums, kas ticam uz Jēzu
un vēlamies viņu dziļāk iemīlēt un viņam uzticīgāk sekot. Neaptverama, bet tomēr tik ļoti mierinoša patiesība. Trīsvienīgais Dievs par tevi runā. Kristus iestājas par tevi. Svētais Gars iestājas par tevi. Tev varbūt ir bijusi slikta diena. Tu nespēji lūgt, bet Dievs nav tevi pametis. Viņš lūkojas uz tevi, runā par tevi, mīl tevi un vienmēr Jēzu Kristu ir par tevi. Un tad, lai mēs paliktu šajā ticības drošībā, Jēzus saka, turiet manus baušļus, manus novēlējumus. Tā jau nav pavēle uz smagu darbu, bet tas ir aicinājums būt tur un tajā vietā, kur Dievs spēj mūs stiprināt. Un tad, kad dzirdam pasludinājumu par Jēzu, mēs zinām, ka aizstāvis Svētais Gars nāk pie mums, ka tad, kad mēs saņemam svēto vakarēdienu, aizstāvis nāk pie mums un ir ar mums. Mēs saņemam Kristus miesu un asinis, bet aizstāvis Svētais Gars dāvā ne tikai grēka piedošanu, dzīvību un svētlaimi. Atcerēsimies, viņš Dieva priekšā arī nes visas mūsu nopūtas un vajadzības. Tāpēc patiesi dievkalpojums ir vieta un brīdis, kur Dievs kalpo jums, jūsu grēka piedošanai, dzīvībai, svētlaimei un mierinājumam. Āmen.